Oh, hello. Hello. How are you? How you doing? Oh, okay. How are you? I'm fine. Oh, tātad. Tiešām, kā tu šodien jūties? Es dalīts emocijas, zin kā. Kur tu viņas dali? Starp basketbolu un starp mūziku kaut kā. Bet, tāda dzīve jāiet priekšu. Un es domāju arī tiem, kas šodien kaut kur netika vēl uz finālu, arī jāiet priekšu. Un būs vēl labi. Kā tu vērtē šodien? Kopumā labi. Laikam sakarā ar dažādiem izlaidumiem un vēl visādām lietām šodien, cik es saprotu, daudz grupas nevarēja ierasties. Jo plānots bija kaut kāds 11 un beigās bija tikai 10. Bet, cik bija, tik bija. Kā tu vērtē pēdējo dalībnieku Edgaru ar ģitāru? Es domāju, tā ir uzdrīkstēšanās. Zin kā, tā, ka sarakstā nekur nav un tā tālāk, un tad pēkšņi, tā, ka uz saldo ēdienu uznāk virsū, un zin kā, tam ir jābūt pietiekami pārliecinoši. Var redzēt, ka viņam bišķiņ ir satraukums par to visu un tā tālāk, bet es domāju, ka iespēja viņam ir jādod piedalīties, un tad jau redzēs. Zin kā, kad sagatavojās, tad jau bišķiņ arī tā pārliecība palielinās, un viss ir tā kaut kā. Tagad ir notikuši 4 atlases kārtas. Kā domā, kuri ir sīvākie konkurenti savā starpā no finālistiem? Tur grūti tā viss atmiņā attīt. Kaut kas, tur ir dažādi. Tur ir finālā šobrīd ir tikuši gan solisti, gan grupas, kuras spēlē vairāk roku, gan teiksim, framesti, kur ir vokālā grupa, gan, tur pietiekami liela dažādība valda, un sīvākie konkurenti, tur jāgaida un jāskatās, ko kad tas finālā rādīs, jo, viens ir atlases kārta, un otrs ir fināls, jo divas līdzīgas reizes nemēdz būt. Vai nu kļūst labāk, vai nu, teiksim, tas kaut kas vienā reizē izdodas labāk, vienā netika labi, kaut kā tā. Kā sokas grupai Ēnas? Grupai Ēnas sokas labi. Ir šī gada laikā, šo 5 mēnešu laikā, kur ir pagājuši, un vēl pusi, kur tagad ir pagājuši, ir bijušas dažādas lietas, ir bijušas pozitīvas lietas, un ir bijušas varbūt netik pozitīvas lietas, kā piemēram mūsu buņģieru laustā roka un izkrišanu ārpus bungu spēles uz 2,5 mēnešiem. Bet to veiksmīgi visu mēs esam pārdzīvojuši un strādājam, darbojamies ar jaunu materiālu muzikālo. Vai tas atšķirās kaut kā no iepriekšējām? Principā materiāls pa lielam, jā, viņš atšķirās, jo, zin kā, tā kā albums pirmais jau ir kādu labu laiciņu iznācis, tas bija jau pagājušajā gadā, tad protams, neko atkārtot nevajag mēģināt, un arī tas nekad nevienam nesanāk. Divreiz vienā upē neiekāps. Divreiz vienā upē neiekāps, un tā kā, kaut kā tā, un koncertējam, tagad vasarā arī kaut kādi plāni par Mēs esam festivāliem. dzirdējuši tā, kad arī fināla koncertā blies pa pirmo Ēnas. Tāda informācija kaut kur klejo, kaut kur tas ir dzirdēts. Šobrīd es viņu arī faktiski varu apstiprināt, tā ka ir plānot 15. augustā uzstāšanās, arī fināla pēc fināla, kad parādīs. Kā viesiem ir paredzēts uzkāpt tās skatuves un parādīt, savādāk es tikai sēžu žūrijā un gudri kaut ko tur muldu, ne? Tu varēsi arī tevi vērtēt. Jā, pēc tam varēs arī man atzīmes likt. Vai mēs finālā no grupas Ēnas varam saņemt kaut kādu pārsteigumu? Tas pēc 2 mēnešiem, un kad tu man šo jautājumu uzdevi, varbūt ir laiks par to padomāt kaut ko. Nē, es domāju, ka mēs viennozīmīgi nospēlēsim kaut ko jaunu, no jaunā materiāla, ar ko mēs strādājam, un būs arī kaut kas no tā, kas jau līdz šim ir bijis darīts, un varbūt cilvēkiem dzirdēts arī. Un tā kā, frizūras īpaši es piemēram, nevaru vairs izmainīt, teiksim, nevaru apsolīt, ka es tur garas mācīt audzēšu, bet dzīvos redzēs. Tāds mazlietiņa aizkulišu jautājums.
Kādas attiecības valda starp žūrijas locekļiem? Es domāju, starp žūrijas locekļiem valda ļoti saspīlēta gaisotne vienmēr. Labi sākstot. Visi normāli, žūrija. Principā man ir sanācis žūrijā būt visi 4 reizes. Es esmu uzstādījis kaut kādu savā ziņā blies pa pirmo rekordu laikam, jā. Jo man ir blakus bijušas gan dāmas 2, vienā reizē viena, otrā, un tad ir bijis arī mans labs draugs Artūrs Šingerejs, un 3 reizes žūrijā ir bijis arī pats producents šī pasākuma, jā. Tā kā pirmajā reizē viņš bija sasirdzis, bet tagad viņš ir uz abām kājām, jā, un tā kā es domāju, visi normāli, katrs saliek savus atzīmes, tad meitenes to visu apkopo tabulā, pieliek klāt skatītāju vērtējumu, un tad arī tas viss izšķirās, un blakus mēs tur viens sēžam, viens otram kaut ko pa brīdim pasakam, kaut kādas komentus, piebildes, vai ne, un žūrēšanas savas ieradumiem es esmu konservatīvs, un es vienmēr sēžu galda kreisajā pusē jau 3 reizes. Pirmajā reizē gan nebija galda priekšā, tad es sēdēju kaut kur uz dīvāna malas, jā. Bet arī tad bija labi. Bet tajā pirmajā reizē bija tiešām pilns muģi ar cilvēkiem, un tur nebija cita iespēja. Un tā kā pēdējās reizes ir sakritis gan ar Latvijas-Šveices hokeja spēli, kuru pēc tam te vēroja, gan šodien ar meiteņu basketbola spēli. Tā kā cilvēki tomēr ir, tie ir tādi, mega liela sporta pasākumi, un tur var saprast, ka cilvēkiem arī, šodien, starp citu, arēnā bija jāstāda rekords, jo... Labas. Tā kā... Vai kaut kā mēs sabīdīs? Varbūt jums ir kaut kādi pēdējie šīs dienas vārdi? Es domāju, tiekamies nākamajā atlases kārtā. Tiekamies, jā. Gan es arī turpināšu stādīt šī pasākuma rekordu ar žūrijas atrašanos žūrijā, savā kreisajā galda malā. Es pārsēdīšos uz vidu, lai varētu parunāt ar Lauru Valteri vairāk. Rekur viena meitene rāda Vsjovo, es eju mājās, Vsjovo viņai galvu, kad aizās kāds griez. Tas ir kaut kāds, tā ir giljotīnēšanās, tā ir kaut kā. Čau! Viss ir ok, lai cilvēki gatavojās, mēs viņus laipni sagaidīsim un novērtēsim un cerēsim, ka viss tehniski izdosies. Labi, paldies jums abiem, tad tiekamies. Es gribēju vēl pateikt paldies Laurim Valteram, ka viņš visu šo laiku ar mums kopā. Paldies! Īstu to visu, jā, jā, ok. Labi, paldies jums! Tiekamies turpmāk arī, tiekamies, jā.